biežāk uzdotais jautājums visiem, kas nodarbojas ar biznesu. Parasti jautā, ar ko sākt, kādu tēmu izvēlēties un kādu nišu varbūt aizņem. Cilvēki vispār nesaprot, ar ko sākt nodarboties, bet tāda vēlme ir un grib darīt kaut kādu savu tēmu, savu biznesu un pelnīt sev. Tāpēc šajā video es gribu jums varbūt palīdzēt mazliet, varbūt dot kaut kādu ceļu, pa kuru būtu vieglāk aiziet un atrast savu nišu. Šeit mēs apskatīsim gan no tāda aspekta, kā izvēlēties nišas, gan no tāda viedokļa, kādai nišai tai jābūt, kāda ir galvenie kriteriji. Un, protams, ka to nav viegli izdarīt, un es došu arī dažus piemērus, kuri varbūt būs tuvu jums, un dažiem varbūt palīdzēs atrast savu kaut kādu saistītu ar to sarakstu tēmu. Līdz ar to arī būs vieglāk kaut ko izvēlēties. Tātad pirmais, ko es gribētu apskatīt, ir jautājuma nišas izvēle, ir kā to nišu izvēlēties un kādas ir iespējas. Tātad viss vienkāršākais ir tas, ko patīk darīt, jums vienkārši jāapskatās, ko jūs pašlaik darāt, vai tas jums patīk darīt, un vai jūs to turpinātu darīt. Varbūt jums ir kaut kādas jaunas idejas vai jauni hobi, kuru jūs gribat apgūt. Un varbūt vienkārši kaut kādas jaunas nodarbes, ko jūs nebijat nekad vēl darījuši. Līdz ar to tas arī varētu būt kā jūsu niša. Varbūt jums jau pašlaik ir kaut kāda profesionāla kompetence. Jūs varbūt jau ilgākus gadus strādājat ar kaut kāda jomā. Un līdz ar to jūs šeit esat diezgan augsts eksperts un varat arī to pasniegt citiem un no tā arī uztaisīt savu kaut kādu nišu. Kā nākošais ir, varbūt jūs jau kaut ko redzat un dzirdat, ko cilvēki jums prasa, ko viņi jautā, kādas viņam ir problēmas un ar kādam viņi griežas pie jums. Tas arī varētu būt tāds kā mājiens, ka tas ir, liekam, jūsu kaut kāda tuva niša un jūs to varētu arī aizņemt. Protams, standartā ir variants, ka dažādi hobi, tas varētu būt gan monetas, varbūt kaut kādas spēlītes un viss, kas tas saistīts ar hobi tematiku un visu, ko jums patīk, vai no krāt, vai no nodarboties brīvajā laikā. Varbūt kādam tas ir kaut kāds interesants sports, tas arī varētu būt kā nišas variants. Vēl viens ļoti liels tāds punkts ir kompānijas brands. Visi jau pazīst visus tos populārus brandus, kā Apple, tur auto kaut kādus brandus, tur Honda, Mitsubishi un visādi vēl tādi brandi. Un līdz ar to šis brands arī varētu būt kā viens no variantiem, kuru jūs varat izmantot kā savas nišas izveidošana. Bet par to varbūt jau runāsim tālāk, ja jūs jau to izvēlēties un jums būs kaut kādi jau jautājumi. Vēl viens varbūt liksies, ka saistīts ar brandu, bet tas nav īsti brands. Tas ir
tādi kā trendi, kā šobrīd ir populārs, ko cilvēki ļoti apspriež, kā piemēram YouTube pagājušajā gada bija populāra dziesma, tas Gangnam Style, kura bija apskatīta visvairākas reizes, un arī visādas spēles, kuras bija ļoti populāras, kā piemēram Angry Birds, kuras, man liekas, spēlēja katrs kaut vienu reizi. Un līdz ar to uz šā trenda arī var izveidot savu specifisku kaut kādu tādu ļoti šauru nišu. Bet par to mēs arī runāsim mazliet tālāk, jo te vajag jau skatīties dziļāk, kā to visu izpētīt. Papildus tas varētu būt arī kā konkrēta kaut kāda produkcija, vai nu tas ir kaut kāds speciāls tāds brands austiņam, kurš varbūt nav tik populārs, bet ir ļoti laba kvalitāte un atzīst starp profesionāļiem. Varbūt kaut kādi telefoni un pārējie visādi gadžeti. Tas arī ļoti laba tematika, lai izvēlētos to kā nišu. Un kā pēdējo šodien, bet vispār šie veidi, kā atrast un izvēlēties nišu, ir ļoti daudz, bet šodien mēs apskatīsim tikai šos. Un kā pēdējo mēs apskatīsim, kā katram ir gadījies varbūt kaut kādi tādi sarežģījumi dzīvē, varbūt ar veselību, ar attiecībām, varbūt nebija sarežģītījumi, bet varbūt vienkārši jūs kaut ko interesantu atradat un izpētījat. Tas arī varētu būt kā piemērs nišas izvēlei. Līdz ar to varat paskatīties uz šiem variantiem un padomāt jau varbūt, kas jums varētu būt tuvāk, kurš no šiem. Tātad, ja mēs jau kaut ko sākam apdomāt, kādas nišas mēs varētu sev piemērot, tad mums jāpaskatās arī galvenie kriteriji nišas izvēlei, lai tā būtu jūsu un jūs ar to varat strādāt tālāk. Tātad pirmkārt, jūsu nišai jāatrisina konkrētu problēmu, jo, ja jūs paskatāties apkārt interneta pašlaik, tad, principā, mums ir pilns ar visādām lapām, kuras nodarbojas ar visu kaut ko, bet nav konkrētas kaut kādas problēmas risināšanas. Līdz ar to jūsu nišai jābūt ļoti konkrēti virzītai uz problēmas risināšanu, jo, kā mēs zinām, cilvēkiem ir ļoti daudz problēmas un viņi tās problēmas mēģina atrisināt interneta, meklējot, un ja viņi nevar atrast, tad viņi vienkārši paliek ar savu problēmu. Līdz ar to jums būs jāuzskaita tās problēmas, kuras jūs risināsiet, un līdz ar to arī uz tā mēs skatīsimies, vai tas atbilstīs jūsu izvēlētai nišai. Un vēl viens galvenais punkts ir, ka niša jābūt nauda. Cilvēkiem jābūt vēlmē par to maksāt, un varbūt jums jau jāpaskatās kaut kādi piemēri un konkurenti, kas ar to nodarbojas, un vai viņiem par to maksā. Tātad, ja mēs izrunājam galvenos kriterijus un variantus, kā nišas izvēlēties, tad
lai palīdzētu mazliet jums atrast to virzienu, es piedāvāšu jums dažus variantus, kuri varbūt palīdzēs jums. Protams, šeit ir uzskaitīti tikai daži no visiem variantiem, kurus var tikai iedomāties, bet kā sākuma, varbūt pirmai idejai, pirmam biznesam, tas varētu būt arī pietiekoši izvēlēties kādu vienu no šiem virzieniem, kuri jau ir atziti kā pelnošie virzieni un kuros ir daudz problēmas, kuras var risināt un kur var piedāvāt savus risinājumus. Tātad tas, ka varbūt celtniecība, internet bizness, blogošana, auto tematika, visādas sieviešu tēmas, šauras ziņas, biznesa tematika, visādas valodas, un varat iedomāties, cik ir valodas pasaulē, un katru var paņemt, kā savu nišu. Vienkārši apmācība, darbs, turisms, drēbes, un arī varbūt kaut kāds skaistums, mode. Notīvēšanas tematika ir ļoti populāra un piesaista ļoti plašu cilvēku daudzumu. Skaistums, māja, transports, reklāma, un es domāju, jūs tālāk varēsiet arī šo sarakstu turpināt un atrast vēl 100 idejas. Bet kā pamatu varat paņemt kādu no šiem. Tātad, ja mēs apskatīmies arī dažas idejas, tad es gribu jums piedāvāt šo visu jau pielietot praksi. Un līdz ar to es gribu, lai jūs komentāri man uzrakstat kaut kādas savas 3 nišas, kuras jums ir tuvas, kuras jūs atradīsiet, ar kuram jūs varēsiet strādāt, un jums būs vēlme to darīt ilgāku laiku, un uzrakstīt konkrēti kādu problēmu risinās katra no jūsu nišām. Un pēc tam mēs to visu apskatīsim un izanalizēsim nākošajos soļos, un tad arī izvēlēsimies kādu vienu nišu no šiem 3. Bet šiem uzdevumiem jāpievēršas ļoti stingri un jāizpilda viņus, jo bez šiem uzdevumiem tālāk jau nevarēs virzīties un darīt biznesu. Paldies par uzmanību, un es domāju, ka šodien mēs arī pabeigsim, un es teksta veidā arī uzrakstīšu gan tas idejas, gan kā izvēlēties nišas, gan arī galvenie kriteriji, kurus jāuzskaita izvēloties nišu. Līdz ar to jums būs diezgan viegli to izdarīt un atrast savas 3 nišas, no kuram mēs pēc tam izvēlēsimies vienu. Paldies par uzmanību un tiekamies nākošais video.